redz, atstiņa, bet pēderiņš burš. Ķer rociņā, spēr, kāriņā, redz, atstiņa, bet pēderiņš burš. Plauksliņā dzer, lotītē, tā, pēdiņas, bet pēderiņš burš. Tver, plauksliņā dzer, lotītē, tā, pēdiņas, bet pēderiņš burš. Vēderiņš burš, vai tur vardes kurkšķ, vēderiņš burš, vai tur muršķis murkšķ. Ķer, rociņā, spēr, kāriņā, redz, atstiņa, bet pēderiņš burš. Ķer rociņā, spēr, kāriņā, redz, atstiņa, bet pēderiņš burš. Pēderiņš grib ņaut, grib, lai putru dotu, grib pēderiņš mammu, lai to apviļotu. Nāk, sobiņī, būs visu robiņī cev, augšā celīti, bet pēderiņš burš. Nāk, zobiņī, puls visu robiņī cev, augšā celīti, bet pēderiņš burš. Labvakar, mīļie skatītāji! Atkal tiekamies Māmiņu dienu koncertā. Visu gadu esam rūpīgi gatavojušies, cītīgi un apzinīgi strādājuši, gatavojušies koru un deju skatēm. Un kā es domāju, kāda mums ir rezultāti? Rezultāti! Visi parāda, rezultāti! Jā, mums ir pirmās un otrās pakāpes. Un divās kārtās bija jāstartē, un vēl jāstrādā ir atsevišķiem kolektīviem. Zēnu korim vēl ir priekšā otrā kārta, 5. 9. klašu korim vēl ir otrā kārta, un vidusskolas korim arī vēl priekšā ir otrā kārta. Bet mēs esam ļoti kārtīgi un labi strādājuši. Bet šodien šis vakars ir veltīts mūsu mīļajām māmiņām un mīļajām vecmāmiņām. Mēs gribam teikt jums lielo paldies par jūsu lielo atbalstu, mīlestību, rūpēm, laiku un ticību saviem bērniem un arī mums, skolotājiem. Paldies! Lūdzu, Alise! Tu mīļā māmiņa, es mīlu tevi, kā nevienu. Tu esi manim dārgāka par saulīti un baltu dienu. Tu vienmēr esi labiņa, žēlo man katru brīdi. Iet saule, aiziet diena, bet tu aizienam silti spīd. Tu mīļā māmiņa, pie tevis nāku naktā, vai manim bēdas ir, vai prieki. Tev pieder katru domiņu, vai svarīgs kas, vai kādi nieki. Tu mīļā māmiņa, par visu vairāk. Mīlu tevi, man balta dzīves staciņa, tu savu sirsniņu man devi. Dejot, par ātri mazlietiņu. Tā, paldies, bet jūs mazliet par ātri esat uznākuši. Tagad mums ir deja, orķestris un dejo 1. klašu deju kolektīvs. Lūdzu.
Deju kolektīvs Pasaciņa. Nu, steidzamies, vai ne? Aplaus mums visiem! Jautra deja mamām un tētiem, omītēm un opīšiem. Visiem mums! Vēl ar aplausiem sagaidām! Mums dzied 5.9. klašu koris, dziesma Šķint zemīte.
Paldies! Vai jums patika dziesma? Un kā mēs savu emocijas varam izteikt, un mums kaut kas patīk? Paldies! Bet man ir jautājums, kā parasti. Patīk uzdot jautājumus. Sakiet, lūdzu, kam pieder siltākais klēpis un glāsti, siltākie vārdi? Kam pieder visvairāk? Māmiņai. Kas vēl saka siltus vārdus? Kas maigi glāsta? Kādu? Vecmāmiņas, protams. Un sakiet, lūdzu, aizmirsās jautājums. Kas māmiņām un omītēm dod vislielāko stiprumu? Lai viņas varētu būt mīļas. Kas viņām dod šo stiprumu visvairāk? Kā jūs domājat? Kā tu domā? Mūsu mīlestība. Monita domā, ka mīlestība, bērnu mīlestība. Kā jūs domājat? Mēs. Jūs paši par sevi mēs, ja? Bērni, paši par sevi prieks sagādā. Kā tev šķiet, kas dod mammai stiprumu? Mīlestība. No kā mīlestība? No ģimenes. No kādas ģimenes? Nezinu. Kas ir ģimenei? Nu, kas ir ģimenei? Kurš zina? Nu, mūsu ģimene ir tur, kur ir mūsu mīļie cilvēki. Jā, un mīļie cilvēki